Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Man ir prieks jūs sveicināt, un šodien mēs apskatīsim tēmu, kas ir ļoti aktuāla un ļoti nepieciešama, ka mēs par to runājam, jo bez paklausības mēs nevaram Dievam patikt. Paklausība ir kā atslēga, kas mums atnesīs augļus. Jāņa 14:15. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Dievs mums saka savā vārdā, ja mēs mīlam viņu, tad arī paklausīsim viņa pavēlēm, visiem viņam uzrakstītajiem rakstiem. Paklausības atslēga tā ir mīlestība, jo mēs paklausām, tāpēc, ka mēs mīlam, tāpēc, ka mēs esam mīlēti, mēs esam šajā drošībā. Un mēs varam salīdzināt to, kā bērni ir. Viņi vairāk paklausīs, kad viņi paklausīs vecākiem un būs biģībā, tad, kad viņiem būs šī vide apkārt ap viņiem būs šī mīlestība. Jo mēs vairāk mīlam Dievu, jo mēs būsim paklausīgāki viņam, jo vairāk mums būs šī mīlestība uz viņu, jo paklausība nāks tā dabīgi, tas nebūs tā mākslīgi, tāpēc, ka tas nāk, tāpēc, ka mēs to vēlamies to darīt, tāpēc, ka mēs gribam paklausīt viņu vārdam. Mēs vēlamies viņam patikt, mēs vēlamies būt uzticami. Un šī paklausība nāks kā tāda dabīga lieta, ka tas nebūs tā, man jāpaklausa, jo Dievs būs dusmīgs. Jā, protams, ir jābūt šī bijībai Dievu priekšā, jo tu vēlies paklausīt, jo tu zini, ka paklausot, tu dabūsi tev būs šīs svētības. Likumi, paklausība, ierobežojumi, varbūt arī tas, ko mēs bērniem citreiz sakām, to nedara, tev nepieskaries gludeklim, tev sāpēs. Tas ir tas, lai mēs tiktu pasargāti. Tāpēc arī mums Dievs dod norādījumus savā vārdā, lai mēs tiktu pasargāti no kādām lietām, lai mums būtu vairāk šī drošība, lai mēs saņemtu šīs svētības, lai mums nebūtu kāda nepatīkama situācijas. Tie noteikumi vispār ir priekš mums, lai mēs būtu svētīti, lai mums būtu laba dzīve. Un paklausība tas ir ļoti svarīgi, jo paklausot ticībā, mēs varam saņemt lielas lietas. Paklausība, tad, kad ir grūti brīži, ir svarīga arī tāpēc, ka tieši paklausot, tad, kad ir šīs grūtības, mēs pieaugsim garīgi. Un mūsu ticība, mūsu uzticība Dievam daudz vairāk attīstīsies. Un tāpēc paliec Dieva vārdā, nepaļaujies uz to, ko citi saka, nepaļaujies uz to, ko citi saka, vai kāda tev paša gudrība, bet paklaus to, ko Dievs saka savā vārdā, un Dieva vārdā ir šī patiesība. Jā, bet, teiksim, nav jau visas lietas zināmas, ir tas, kas ir Dieva vārdā. Nav jau visas lietas izteikts, kas man ir nepieciešams Dieva vārdā. Jā, protams, nav visas lietas izteikts, bet tu vairāk sapratīsi, kas ir Dieva griba, jo tu vairāk lasīsi Dieva vārdu, un Dieva vārds atklāja, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, un tev būs iekšā šī iekšējā liecība, tad, kad tas nav labs arī, vai tad, kad tev nāk šīs šaubas, tad vai pieņemt kādu lēmumu vai nepieņemt. Nevienmēr mēs to prasām, nevienmēr mēs prasām, kāda ir Dieva griba. Visās lietās. Svarīgi tomēr ir, ka mēs lūdzam par visām lietām, un Dievs saka, lūdziet bez mitēšanās, tad mēs varam lūgt par visādām lietām. Piemēram, vai man vilkt šito svārks, vai man vilkt šito kleitu. Izvērtē, vai tas ir par svētību, vai tas nav par piedauzību, vai tas dod godu Dievam. Mūsu dzīvē ir jāatspoguļo, ka tā dod godu Dievam, ka tā pagodina Dievu. Reizēm mēs vēlamies, ka tā pagodina mūs, ja? Tas izceļās arī ar apģērbu nesāšanu un dažādām citām lietām, ka tas nevis pagodina Dievu, bet tas pagodina mūs. Mēs pieņemam šo vēlamies izcelties mēs paši, nevis nes Dievam godu caur to. Un tāpēc mums ir jāizvērtē, kāpēc mēs to gribam, piemēram, ģert, kāpēc mēs gribam
jo vairāk tu pavadīsi laiku Dieva vārdā, jo vairāk tev būs šī garīgā saprašana, kas ir Dievam patīkams, kas Dievam ir, ko Dievs sagaida no mums. Paklausība, tā ir sekošana Dievam. Un tad, kad tu esi apzinājies, tad, kad tu neesi paklausījis, tad nāc Dievu priekšā un nožēlo un izsaka viņam, piedod, kungs, es slikti izdarīju, vai es nepareizi pateicu kādas lietas, vai es piedod, ka es nepaprasīju tavu gribu šajā lietā. Un tiešām sirds attieksme ir svarīga, tāpat kā Dāvids nāca Dievu priekšā un izteica savu nožēlu, Dievs viņam piedeva. Arī Dievs sagaida no mums, kad mēs esam nepareizi rīkošies, ka mēs nākam Dievu priekšā un izsakam, Dievs lūdzu piedod man tiešām, bet tai jābūt sirds attieksmei, nevis tikai tāpēc, tu zini, ka tu slikti izdarīji un tu vienkārši pasaki vārdus, bet ka tai jānāk ir no tavas sirds, ka tiešām, lai Dievs tev piedod šos grēkus, jo Dievs saka, ka paklausība ir labāka nekā upurs, un tāpēc Dievs vērtē tad, kad tu nāc no viņa priekšā un izsaka šo lūgšanu arī savā nepaklausībā, tāpēc nevilcinies, tad, kad tu esi nepaklausījis, labāk pasakt uzreiz, Dievs piedod, es nepareizi rīkojos, es nepaprasīju tavu atbildi, nepaprasīju tavu gribu šajā lietā, es rīkojos tā, kā man citi ieteica, vai es rīkojos tā, kā es domāju, ka tas ir labāk, bet meklē Dievu gribu. Reizē mēs sarežģījām mūsu attiecības ar Dievu, un mēs tā kā gribam saprast, lai Dievs runā uz mani, ja? Bet mūsu attiecībām jābūt vienkāršām ar Dievu, un no rīta tu piecelies, tu pavadi laiku lūkšanā, tu pavadi laiku Dieva studēšanā, Dieva vārdu studēšanā, un tu noliec šo dienu Dieva rokās. Dievs, es nolieku šo dienu tavās rokās, es gribu sekot tev, es gribu būt tev patīkam, un ej staigā šajā dienā, un reizēm pat tu arī brīžiem ne tikai no rīta piesauc viņu, bet arī, kad tu brauc ar mašīnu, vai tu ej ar kājām, vai tu brauc autobusā, piesauc viņu vārdu un atjauno šīs attiecības laiku pa lūdzu viņu šad un tad, kad tev ir kāds mazāks brīvāks brīdis, varbūt pat ejot uz tualeti, ja? Tev nav jālūdz Dievs tikai baznīcā, ja? Un Dievs vēlas, lai mēs būtu viņa klātbūtnē, pastāvīgi būtu viņa tuvumā. Un tāpēc lūdzu Dievu, ka tev ir maz brītiņš laika, ja? Īpaši tad, kad ir mammas mājās ar bērniem, apkrāvušās ar darbiem, un bērni ir, un varbūt, ka tu baro bērnu, tu pat vari lūgt, un tu pat vari slavēt Dievu šajā brīdī. Varbūt tad, kad tu mazgā trauks, tu vari lūgt Dievu, tu vari slavēt viņu. Atrod šos mazos brītiņus, lai pavadītu laiku lūkšanā, jo laiks ir īs. Un tāpēc šī paklausība nāks vairāk un vairāk, jo vairāk tu pavadīsi laiku Dieva klātbūtnē, jo vairāk tā Dieva tuvums nāks tev un runās uz tevi tad, kas tev ir pareizi darāms un kas nav. Un Dievs var arī runāt ar balsi, kad viņš tev teiks kādas lietas. Tas citi ir jūtīgāk uz to, citi mazāk jūtīgi. Svētais gars dos liecību. Dievs izmanto dažādas līdzekļus. Un tad, kad citi saka, jā, Dievs man teica, pārsvarā tad, kad citi saka, Dievs man teica, tev jābūt tādai apstiprinošai ziņai, ka tas ir tas, ko Dievs jau personīgi ir runājis. Ja Dievs tev saka, tev ir jādodās uz Āfriku, ja? Bet ja Dievs tev nav nekādas vēlmes ielicis tavā sirdī, tad ņem laiku un lūdz Dievu, lai Dievs runā personīgi uz tevīm. Jo pārsvarā tad, kad citi runās, jābūt tādam apstiprinājumam, tad tas, kas jau ir tev pašam bijis. Tāpēc es uzmanīgs, kad citi saka, Dievs man teica, bet izvērtē to,
ko Dievs jau ir uz tevi pašu runājis. Protams, ir svarīgi uzklausīt brāļu un māsu un vienmēr jāizvērtē to, ko viņi saka, varbūt, ka tā ir taisnība, jo reizēm cilvēki redz to, ko viņi redz, bet tad viņi nezina patieso stāvokli. Reizēm cilvēki var norādīt uz kādām kļūdām vai ko, ja tu to apzinies, meklē Dievu un prasi, vai tā ir patiesība. Un tad nāc Dievu priekšā un ja tā tomēr ir, nožēlo to un izlabojies, labojies un nožēlo tos grēkus, ja tas ir saistībā ar to. Bet tāpēc esi paklausībā visās lietās un reizēm var būt, kad atstājot kādas lietas vai nepareizas attiecības vai kādu dzīvesveidu, tu vari iegūt daudz lielāku svētību. Šīs lietas var būt par šķērsli, ka tu garīgi nepieaudz, un šīs lietas var būt par iegānstu, ka tu nesaņem svētības, jo Dievs vēlas tavu paklausību, un ja tas ir pret viņa vārdu, Dievs nesvētīs. Tāpēc izvērtē, vai tās attiecības, kurās tu esi, ir no Dieva, un ja tās ir no Dieva, tad stājies laulībā, ja tās nav no Dieva, tad labāk šķiries, un Dievs var tevi svētīt daudz labāk, Dievs vēlas tevi svētīt. Bet ja tu turies pie attiecībām vai pie kādām citām lietām, kas tā kā nav Dieva griba, tad viņš nevar tev dot, jo tu jau esi kaut ko, Dievs nevar tev dot kaut ko labāk, ja tu turies pie tā, kas nav labs. Tā kā Dievs, tev ir pašam jāizņem šī lieta no šīs tavas rokas, no tavas dzīves, lai Dievs var ielikt kaut ko. Tāpēc Dieva griba ir, lai tu esi paklausībā, lai viņš tev varētu svētīt. Un paklausība atnes svētības. Tā var atnest gan tavu veselību, gan tavu finansiālo stāvokli, gan arī attiecību ziņā Dievs var tev svētīt. Tāpēc ir svarīgi šī paklausība visās lietās. 1. Jāņa 3:22. Un visu, ko jūs lūdzat, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam patīkams. Un kā mēs lasījām no 1. Jāņa vēstules 3. nodaļas, paklausība atnes atbildētas lūkšanas. Jo tad, kad tu nepaklausi, Dievs nevar svētīt tavas lūkšanas, jo tās nepaklausības stāv priekšā. Un tā kā neļauj tām lūkšanām iziet cauri, tāpēc pārskati, vai tu esi paklausībā Dievam un nožēlo to, lai tavs lūkšanas tiktu atbildēts, izskat savu dzīvi un saņem šīs atbildētās lūkšanas, lai Dievs var tev svētīt. Paklausība vienmēr būs mūsu ieguvums. Ar paklausību mēs varam izmainīt vēsturi. Atcerēsimies no 1. Mūzes grāmatas 22. nodaļas, kad Ābrahams upurēja Īzaku. Tā bija paklausība līdz pēdējam. Neko lielāku paklausību mēs nevaram saņemt. Un tāpat kā Jēzus upurēja savu dzīvi paklausībā savam tēvam, tāpēc, ka viņš mīlēja viņu un mīl mūs. Tā ir paklausība, tā ir visaugstākā paklausība, ko Dievs ko kāds cilvēks ir darījis. Tā ir paklausība, ka mēs varam mīlestībā uz Dievu, ka mēs izvēlamies paklausīt, jo mēs bīstamies Dievu, mēs mīlam Dievu un mēs zinām, ka Dievs, tad, kad Dievs mums liek kaut kādas lietas paklausīt, viņš var, tad, kad Dievs mums liek kādas lietas darīt vai nedarīt, tas ir par mums, par svētību. Un Dievs, lai gan mums liekas, ka tas nav ieguvums, Dievs to tā neredz, jo mēs neredzam tālāk. Un tāpēc es aicinu tev, ka tu visās lietās paklausi Dievam. Tas ir tā kā zelta likums, lai tu saņemtu atbildes, lai tu saņemtu svētības. Un uzklausīts lūkšanas. Paldies, ka tu noskatījies šo video līdz galām, un es tev pateicos, ka tu abonēji kanālu, nospiedi ikšķīt uz augšu pie šī video,
Un esi paklausībā Dievam, esi paklausībā viņa vārdam un lasi Dieva vārdu, un tu saņemsi vairāk atziņas un gara jūtīgumu saistībā ar paklausību. Tāpēc esi svētīts un paliec paklausībā tam kungam visās lietās, un es tev saku, tiekamies drīz.